Tātad, Labdien, es sveicinājums. Labdien, es esmu Edvīns un... Es esmu Mārtiņš Rītsmanis. Jā. Un man ir pāris jautājumi par veģetārismu un par dzīvnieku aizsardzību. Ko tu domā par dzīvnieku aizsardzību? Vai mums būtu jārīkojās ētiski pret viņiem? Vai ētiski ir īsti nav? Tā reklāma. Diemžēl par lēmi es tā domāju, ka ja realitīvi mēs to iedzienu jau izprotam, kā saprotamā izveidu veidu, tad šis te jau produktivitātes realizācijas būtībā ļoti ir, bet tātad tas atbildības noslogojumi pirmās valsts kopums, teiksim. Tad tu uzskati, ka dzīvnieku nogalināšana ir ētiska un tas ir atļauts un tas ir pieņemams? Dzīvnieks ir kā dzīvnieks, tur ir atkal juridiskā puse, tur vairāk vai mazāk. Jāskatās, teiksim, civil procesā, varbūt tās, kad ir arī kaut kāda argumentalizācijas variācija. Tur vairāk, tur neko nevar saprast. Teiksim, arī Rīgas centrāla tirgus, kilogramu valka. Tur atkal tā izprastnes veida forma, es nezinu, detalizācijas noslēgums, teiksim, bet, tā vainas apziņa vispār, bet kopumā īstenībā dzīvnieku nogalināšana ir arī jādomāt, arī preventīvie līdzekļi, kas ir noslogoti, teiksim, arī civil saistībā. Un ar ko atšķirās cilvēks no dzīvnieka? Kāpēc cilvēkiem ir tik daudz priekšrocības? Mēs nedrīkstam nogalināt citus cilvēkus, bet mums ir atļauts nogalināt dzīvniekus. Kāpēc tā? Bet tikmēr ir daži dzīvnieki, kurus mums arī nav atļauts nogalināt. Ja mēs uz ielas tagad nogalināsim suni, mūs var ielikt cietumā par to. Īstenībā man jāsaka, to man nav, bet es tāds pats esmu jaunībā, bet tāpēc citveikā, es tur satiku, tā vienreiz atnāc iedzīvot, bet tajā skaitā jāsaka tā, kad savādi, organizētā republikas sistēma ir tā, kas jāveido Latvijas valsts detalizācija. Ja mēs skatāmies, kad ir tiesība vairākuma izpildē, paredzētā norma, tad ir ļoti, tad pastāv certifikāta kvalifikācija. Bet dzīvnieku aizsardzības fonda budžetā un tā visi interešu lokā īstenībā jāskatās ir tā, ka pēc manām domām, ja jūs man uzprasījāt, ko es domāju par dzīvnieku aizsardzības fonda nodrošinājumu, tā dabas aizsardzības, visu, meža instants. Te nav par dabu, tas ir vairāk tieši par dzīvniekiem, jo vai tu domā, ka dzīvnieki jūt sāpes, ja tu viņiem kaut ko dari? Tā ir atbildība rūpēties par dzīvniekiem. Nē, pret dzīvniekiem, jo, teiksim, tā ir atbildība, Tā Latvijas valsts meži, piemēram, kurš kuram nosūtīja, kurš nodrāva, bet pēc tam, teiksim, arī atbildība. Tā ir atbildība. Okay. Un ko tu domā vienkārši par veģetāru uzturu vai vegānisku uzturu? Veģetārs uzskats, tā ir par tālku. Uzturu? Vai tu varētu sekot šādam usturam? Es mēģinu, Vai tu ieteiktu to lielākajai cilvēku daļai, vai tu varētu to ieteikt? Reorganizācijas subjekts. Tātad reorganizācijas subjekta, tad mēs skatāmies vairākuma tiesībās. Tātad, ir pirmās personas instances, atbildības, detalizācijas norma, tad mēs varam saprast to, ka ir arī priekšlikumā
paredzētajā likuma darbībās, juridiskajā pastāvīgajā pusē. Ne jau tas, ka tas būtu jāteicina kaut kāds normatīvs vai kaut kā, bet vienkārši ir savstarpējā mierā. Un tad līdz ar to. Un tad līdz ar to ir tātad atbildības nasta, ir šis te progress, ir civil atbildības, juridiskā puse. Un kā tu domā, vai dzīvnieki jūt sāpes? Dzīvnieki jūt sāpes. Iet runa par to, ka dzīvnieki jūt sāpes. Tur ir atbildības sarunās. Kā tu domā? Tur es vēlreiz atkārtoju, tā ir atbildība. Nē, es jautāju, kā tu domā, vai dzīvnieki jūt tādas pašas sāpes kā tu, gan fiziskas, gan emocionālas? Es par to arī runāju, bet savstarpēji, kā tu domā, nē, vai varbūt? Tas ir subjektīvi perspektīvi. Tu domā, miris dzīvnieks nejūt sāpes? Viens nejūt, otrs jūt, un tad vēl vienam ir jājūt, un tad vēl tāda veidā, bet tā sacīt īstenībā jāsaka ir tā, ka godīgi, tad nianse. Ja godīgi. Tā viss to, ko tu uzdevies. Okay. Un kā tu domā, vai uzturs, kas sastāv no augu valsts produktiem, augļiem, dārziņiem, graudiem, vai tas ir veselīgs uzturs? Vai? Graudi un visi tie, tā pereslauka, jāsaka ir tā, ka tā balka, pozicionāla epopēja. Pēc manām domām, tad līdz ar to, garšīgi. Un tad, ja likumdošanas ietvarā ir kaut kāda atmosfēra, tad atmosfēras nolūkos, mēs varētu arī tad arī, teiksim, būt labi, slikti, vai visi, citāds nozīmes. Okay, un vēl viens no pēdējiem jautājumiem, vai tu kādreiz esi, vai tev patīk dzīvnieki, piemēram, suņi, kaķi? Man, piemēram, ļoti patīk dzīvnieki, jo es pēc tā domāju, ka, teiksim, es par to arī runāju, ka dzīvnieku aizstāvības likumdošanas korupcijas apkarošanas pusē ir tas, ka nostrādātā detaļa, un tad līdz ar to dzīvniekam, jeb vispār dzīvībai kā tādai, es par to arī runāju. Kad ir savu noteikumu, pēc kā viņi vienkārši dirst. Un tad pēdējais jautājums, ja cilvēki mīl dzīvniekus un ja viņiem rūp dzīvnieki, bet tad viņi nogalina un ēd citus dzīvniekus, vai tu domā, ka tas ir hipokrātiski? Tas ir hipokrātiskā vērtība, tas arī pēc kā likuma sakarībai piemērot, es tā domāju, ka tas ir tā. Jo likums ir likums. Neko, diemžēl, nevar izdarīt, un tad vairāk pastāv tās tiesiskās nianses un tā viss, tā izpratības puse. Un tad dzīvniekiem nogalināšana vispār, tas piedāvājuma recenzija, tad līdz ar to arī jau kā apgalvot, sacīja, ir ļoti pamatot. Okay. Labi, pēdējais jautājums. Vai tev garšo augļi? Augļi? Jā. Es domāju, kad pareizi pajautāju. Un es domāju, ka tā nianse iestrādās. Un tad
un tad jau jā. Labi, paldies tev, Mārtiņ, par tiešajām atbildēm. Viss bija ļoti skaisti. Tiešām atbildēm vispār, ja jau ir tik vērtīgi, tad jau saskan, ne? Jā, tas ir ļoti labi. Man ļoti patika tavas atbildes. Jā, līdz ar to, jā. Ir pareizi, jā, viss. Ar cieņu Mārtiņš Gricmans speciāli Edvīnam un visai latviešu skatītājiem. Edvīnam un, labi, būsim vairāk.